Vakar visu Latviju satricināja ziņas, ka Rīgā no kādas skolas nav atgriezies bērns, un viņu vēlāk naktī atrada Ogrē, un tās nebija vienīgās ziņas par pazudušu bērnu. Patiesībā no šīs situācijas varēja izvairīties. Ir dažādas ierīces bērnu izsekošanai. Viena no tām ir Apple AirTag. Jā, šī ierīce nav bez maksas, tā maksās aptuveni 35 eiro, bet tā ļoti ērti ļauj izsekot, kur atrodas bērns. Šo ierīci gan ir jāliek bērnu mugursomā, un toreiz redzēt, kur atrodas bērnu mugursoma. Bet ko darīt, ja bērns ir pazaudējis mugursomu ar visu AirTagu, un tagad jūs redzat, kur atrodas mugursoma, bet ne pats bērns? Šeit ir vietpulkstenis Gareth. Tas ir labākais vietpulkstenis, kurus varēja atrast bērniem, un ticiet man, es pārmeklēju visu internetu. Šo vietpulksteni var lietot bez tālruņa, un tam ir daudz labas funkcijas. Es jums pastāstīšu par dažām funkcijām, kuras man šajā pulkstenī likās ļoti noderīgas. Pirmkārt, jau, protams, mēs Gareth lietotnē redzam, kur atrodas šobrīd pulkstenis, attiecīgi arī, kur atrodas bērns. Šajā lietotnē mēs arī varam uzlikt virtuālu žogu un noteikt laiku, kurā šajā žogā bērnam ir jāatrodas. Piemēram, skolas laikā bērnam ir jāatrodas skolā. Tāpat arī šajā pulkstenī ir poga, kur nospiežot, tev sāks kaukt telefons, un mēs zināsim, ka ar bērnu kaut kas ir noticis. Protams, uz šo pulksteni var sūtīt arī balss ziņas, bērns var sūtīt arī tās atpakaļ. Tāpat arī lietotnē mēs redzam, ja gadījumā kāds cits, kāds svešais mēģina sazināties ar mūsu bērnu. Mēs redzam visas īziņas un arī zvanus. Izglītības likums šobrīd nosaka, ka skolas telpās bērni nedrīkst lietot konkrētu vietālruņus, bet tur nav nekā teiks par vietpulksteņiem, kas nozīmē, ka vairākumā skolu šādu pulksteni drīkstēs lietot. Bet noteikti izlasa skolas iekšējos noteikumus, jo tur varbūt teiks, ka nedrīkst lietot nekādas viedierīces. Tāpēc, ja gadījumā skola to aizliedz, tad pasaka, lai bērns šo pulksteni ieliek savā mugursomā un uzreiz pēc stundām to uzliek uz rokas. Kopumā šīs ierīces, protams, nav bez maksas, bet tās arī nav kosmiski dārgas. Un es uzskatu, ka bērnu drošību nav iespējams nomērīt naudā, tāpēc sargi savus bērnus un es ceru, ka tu kaut ko iemācījies.